Kas par nedēļas nogali Vilkiču trasē? 5. Latvijas-Lietuvas rallycrossa čempionāta posms šoreiz aizvadīts Lietuvā. OC Racing komanda Kallaž bija ierindā, gatava pierādīt sevi un turpināt cīņu čempionātā. Pēc Bauskas posma, kur Semok Bagijs pārliecinoši parādīja savu sniegumu Smilšu segumā, Niks Apfelbaums nolēma sadarbību ar OC Racing turpināt arī šajā posmā. Otrais izvēlējos startēt, jo gribēju atkārtot pamēģināt Semok ražoto Bagiju tieši uz cietā asfalta segumu, jo Grantī viņš pierādījās kā konkurētspējīgs, tāpēc arī nolēma paprovēt uz asfalta segumu. Interesi par OC Racing komandu izrādīja arī lietuviešu sportists Eligijus Abārti. Viņa spēkrats, kas paredzēts BMW RX 3000 klasē, šobrīd atrodas remontā. Sportists nolēma nezaudēt sacensību ritmu un pievienojās OC Racing sastāvam startējot crosscar klasē. So I saw OC Racing, they renting buggy. So I think it will be a good experience. It's amazing. It's a big difference if you car and buggy. It's a day and night. Last week we make a one-day train and it's first race. Pozitīvas ziņas arī crosscar mini klasē. Pēc izlaista iepriekšējā posma Karals Ruzājs atgriezās uz starta līnijas. Viņš nevēlas sezonu atstāt ar nepabeigta darba sajūtu, tādēļ nolēmis aizvadīt visus atlikušos posmus. Pa OC Racing komandas telti rosījās vēl kāds labi pazīstams pilots. Mana loma šodienas sacensībās ir dot jaunajiem vai ne tik jauniem braucējiem kādus labus padomus, lai rezultātos ar labiem rezultātiem. Emīla atbalsts un profesionālie ieteikumi deva sportistiem papildu pārliecību un motivāciju. Viņš palīdzēja saskatīt gan stiprās puses, gan to, kur vēl iespējams pielikt. Sākumā viss ritēja mierīgi. Mehāniķi sagatavoja automašīnas, sportisti koncentrējās pirmajiem treniņiem, taču pavisam nemanāmi virs trases sakrājās neparasti tumši mākoņi. Sportisti ar satraukumu lūkojās debesīs un saprata, ka trase vairs nebūs tāda, kā iecerēts. Prognozes piepildījās. Stiprs lietus padarīja segumu slidenu, tubļainu un izaicinošu. Treniņu braucienos situācija izskatījās visai drūmi. Trase pamatīgi izmirkusi un sportistiem neizdevās atrast pareizo tempu. Crosscar mini klase. Te bija ko redzēt. Pirmajā braucienā jau bija spriedzes pilni mirkļi. Lietus negrasījās rimties un trase bija pilnīgi slapja un slidena. Pirmajos līkumos vairāki kontakti un daži no sportistiem izslīdēja no trases. Gustavs Rudzājs, diemžēl, ielidoja bortā un nevarēja turpināt braucienu. Avarēju diezgan traki. Es ietrietos sienā ar ļoti lielu ātrumu. Man tagad nestrādā starta poga un bija baigi slidīga trase. Arī Marijāns ieslīdēja bortā un bija problēmas ar bagiju iedarbināšanu. Es nedomāju, ka tas līkums būs tik slidīgs. Beigās arī ieslīdēja bortā. Uz to visu noskatījās Haralds Rudzājs, izmantoja situāciju un aiztraucās pa trasi līderu pozīcijā. Taču pirmā apļa beigās negaidīts sagriezās, saķērās ar konkurentu, abiem bagijiem bija bojāts rats un stūris mehānisms. Es braucu līkumu, es saslīdēju un tad Marķis Kusta manī ietriecās. Pēc visa šī lietuvietis Gedas ieņēma līderu pozīciju, bet tā kā brauciena sākumā veica falšu startu, tika pie 30 sekundžu soda. Līdz ar to ierindojās otrajā vietā aiz Marijāna Bērskalna. Pirmo kvalifikāciju nobraukt līdz galam spēja tikai 3 sportisti no 7, 4 nesasniedz finišu līniju. Marijāns Bērskalns pēc sarežģītā sākuma prata savākties un pielāgoties trases apstākļiem. Atlikušajos kvalifikācijas braucienos nebija viegli, tomēr demonstrēja pārliecinošu sniegumu, izcīnot pirmās vietas. Lietuviešu sportists Gedas Rutkauskas kļūst arvien drošāks un ātrāks. 2. un 3. kvalifikācijas braucienā viņš spēja noturēt stabilu tempu un finišēja attiecīgi 5. un 4. vietā. Gustavs Rudzājs, kurš līdz šim bija pieradis priecēt ar stabiliem rezultātiem, šoreiz saskārās ar grūtībām. Kvalifikācijas braucienos rezultāti nebija tik spēcīgi kā ierasts. Otro braucienu iesāka labi, taču braucienu laikā saslīdēja un finišēja tikai 7. vietā. 3. kvalifikācijā nedaudz labāk, 5. vieta. Brālis Haralds Rudzājs 2. kvalifikācijā finišēja 6. vietā. 3. kvalifikācijā paņēma labi startu un turējās ilgstoši 3. vietā, taču brauciena beigās kļūda džokera sekcijā un nokrita uz 6. vietu.
Uz pirmo crosskāra klases braucienu lietus gan bija mitējies, taču trase joprojām bija smagi izmirkusi un viltīgi slidena. Brauciena laikā sportistiem nācās tikt galā ar vairākām problēmām. Auto vadāmība kļuva sarežģīta, kļūdas bija gandrīz neizbēgamas. Pirmais brauciens spilgti parādīja, cik liela nozīme ir ne tikai ātrumam, bet arī pielāgošanās spējām. Komentāru baigi nav. Trase ir vienkārši viss dubļos un braukšana tur īsti nekāda baigi nav. Visos kvalifikācijas braucienos Roberts Rumbenieks savā grupā finišēja 3. vietā. Taču salīdzinot laikus abām grupām, viņš ieņēma 6. vietu un par mata tiesu iekļuva finālā. Arī Niks Apfelbaums pirmajā kvalifikācijā saprata, ka šajā braucienā cīņa nebūs tikai ar konkurentiem, bet arī ar pašu trasi. Parādījās saule, trase žuva un rezultāti uzlabojās. 2. kvalifikācijā 1. vieta. Eligijus Abārtis pirmo reizi sēdās pie crosskāra bagijas stūres. Uzreiz kļuva skaidrs, cik lielas atšķirības pastāv salīdzinājumā ar salonu mašīnām. Pievienojot tam sliktos laikapstākļus, 1. kvalifikācijas braucienā viņam nācās samierināties ar 6. vietu savā grupā. 2. braucienā trase jau bija labākā stāvoklī un sportists spēja pielāgoties. Rezultātā izdevās pakāpties uz 4. vietu. Rūkta pieredze 3. kvalifikācijā. Pilots un OC Racing komanda saskārās ar tehnisku niansi. Automašīnas svars 3. braucienā bija nedaudz zem noteiktā minimuma, kas diemžēl noveda pie diskvalifikācijas. Lai gan šī situācija radīja vilšanos, komanda turpinās strādāt, lai novērstu līdzīgas kļūdas nākotnē. Eligijus pēdējās cerības braucienā finišēja 6. vietā, līdz ar to sacensību diena viņam bija beigusies. Superkāra klasē piedalījās 8 piloti. Bruno Blumbergs komandas boksos izskatījās nosvērts un domīgs. Laika apstākļi bija uzlabojušies, bet trase saglabāja savu viltīgo raksturu. Vietām dubļaina un slidena, kas 1. kvalifikācijas braucienā lika būt īpaši piesardzīgam un precīzam. Dienas laikā pilots spēja saglabāt labu tempu visos savas grupas braucienos, konsekventi demonstrējot pārliecinošu sniegumu un finišējot katrā braucienā 1. vietā. Šodien mūs varētu teikt nepārsteidza, bet māte daba izspēlēja diezgan lielus jokus, ka ir mainīgi apstākļi. No rīta treniņi bija pa sausu un pēc tam bija ļoti stipras lietus un sportistiem bija jāadaptējās visu laiku pie mainīgiem trases apstākļiem. Laiks trasē ritēja ātri un nemanot klāt bija izšķirošie fināla braucieni. Sportisti stājās uz starta līnijas. Atlikuši vien 2 fināla braucieni līdz sezonas noslēgumam un kļūdu cena bija pārāk augsta. Marians kopvērtējumā bija soli priekšā, bet pārējiem bija jāstrādā ar maksimālu jaudu, jo nekas vēl nav zaudēts. Iedegās zaļais signāls un sportisti metās cīņā. Marians nedaudz izspolēja un Gedas ar vēl vienu konkurentu izrāvās priekšā. Pēc brīža sportisti nevarēja sadalīt trasi un par mata tiesu izvairījās no sadursmes. Gedas aiztraucās 1. Marianam pamatīga cīņa ar konkurentiem, neliels kontakts un atkrita uz 3. vietu, Gustavs 5., Karalds 7. vietā. Labu laiku Gedas turējās priekšā un pat atrāvās no pārējiem. Marians turpināja cīņu, izejot no džokera neliela kļūda, gandrīz pazaudēja pozīciju, tomēr izdevās noturēties. Gedas devās džokerī un atgriezās 2. vietā, uzreiz aiz viņa sezonas līderis Marians. Drīz vien konkurentam nācās doties džokera sekcijā un Gedas atgriezās 1. pozīcijā. Trasē valdīja spriedze un laiks sāka izsīkt. Marians ar acīm redzamu apņēmību atgūt pozīciju spieda pedāli līdz galam un meklēja brīdi apdzīšanai. Tomēr Gedas, šīs disciplīnas pilnīgs jaunpienācējs, neatkāpās ne par centimetru. Pārsteidzošā ātrumā un stabilitātei viņš atturēja uzbrukumus un pārliecinoši izturēja līdz pašam finišam. Marians finišēja 2., abiem braļiem ruzājiem fināls nebija veiksmīgs. Gustavs 6., Haralds 7. Uzvaras prieks gan nebija ilgs. Kā darvas piliens medus mucā bija tiesnešu aicinājums Gedas sniegt paskaidrojumus par iespējamu neatļautu manevru startā. Tika saskatīta Mariana bloķēšana un draudēja sots, kas varēja maksāt 1. vietu. Tomēr sezonas līderis, izrādot īstu sportisku briedumu, neuzskatīja situāciju par pārkāpumu un neizvirzīja pretenzijas. Yeah, I know that. I forgot about because I was having a lot of stress. Yeah, it's okay, but this time there was no big crash, just you squeezed him. So this time no penalty, just a warning. Everything's gonna be okay. Rezultātā tiesneši izteica tikai brīdinājumu un Gedas saglabāja izcīnīto 1. vietu finālā. Šī bija īsta izdzīvošanas cīņa uz asfaltu un smiltīm. The final was great. I got it first place. I believe in myself. Crosskāra klases piloti jau bija ieņēmuši starta vietas un dzinēju rūkoņi pieņēmās spēkā.
Niks apvelbāmas braucienu uzsāka no pirmās rindas 3. vietas, Roberts tieši aiz viņu 2. rindā. Pirmie metri izvērtās par īstu kauju. Katrs pilots cīnījās par savu trajektoriju un mašīnu sānu kontaktu lika skatītājiem aizturēt elpu. Niks ieņēma 3. pozīciju, Roberts 5. Uz brīdi cīņas norimās. Sportisti veic vairākus apļus savās pozīcijās, uzmanīgi vērojot situāciju trasē. Piloti gaidīja brīdi, kad kāds pieļaus mazāko kļūdu, lai izmantotu izdevību apdzīšanai. Pēc laika Roberts devās džokerī. Ļoti cieša cīņa pēc džokera sekcijas, sportisti brauca plecu pie pleca, tomēr konkurents nosedza trajektoriju un mēģinājums apdzīt neizdevās. Niks fināla braucienu noslēdz 3. vietā, Roberts finišēja 5. Neapmierināts ar rezultātu, Roberts devās pie tiesnešiem, jo saskatīja pārkāpumu no konkurentu puses. Super sacensības, vienkārši perfekti. Tā vienkārši ielīd iekšmalā, man 2 reizes iestums sienā, bet tas jau laikam viss ir kārtībā. Tiesnes uzsaka to, ka tas ir normāls cīņas svars. Tiesnes runājām, ja man nebūtu priekšā bagīs, es izlidot ārpus armos, es iegriez kādam iekšā, man būs sots. Kāpēc viņiem nav sots, es nezinu. Nezinu, šitā sezona pagaidām spār man normāli. Ne veiksmi nekas nav manā pusē, nezinu. Bišķi dusmīgs es, bet labi, tieši labāk redz, bet manuprāt, tur viņiem bija jābūt sodam, bet vienkārši what the fuck reāli. Donka izdevsies. Man citu vārdu reāli nav. Ka Nika ar sākumā ielabortēja tā bortā, ka sveci bija gandrīz. Man jau šodien arī pakaļētā tas bija tajā galā. Tomēr šoreiz pārkāpuma tiesneši nesaskatīja. Superkāra klases dienas kulminācija bija klāta. Pēc sāpīgās tehniskās ķibeles iepriekšējā posmā Bruno zināja, ka fināla izšķirošais brauciens tepat aiz stūra un tajā nedrīkst kļūdīties. Startā viņš izrāvās priekšā un katru apli tikai palielināja savu pārsvaru. Konkurenti centās tuvoties, taču neviens nespēja apsteigt līderi. Un tieši tāpat kā iepriekšējā reizē šajā pašā trasē, Bruno spēja noturēt līderu pozīciju līdz pat finišam un viņa ātrums pārsteidza visus skatītājus. Šīs bija labs, šīs bija ļoti paldies. Jā, labs atrāvās. Tās bija vispār tā, ok. Nu, davai, vecīt. Yes, Jīzas, tās bija tik kruta. Tās bija tik kruta, jokaidī. Man džokeris bija labs, man vienkārši bija, es tur galā tā, ka ielidoju un tad ar krāmēju vienkārši. Jā. Jānostās onboard. Jā, bet fakar ārā bija tik kruts, tik kruts. Mega. Nu, baigi labais brauciens, nevarēja labāku gaidīt visu. Tehnika kalpoja kā vajag, brauciens bija fenomenāls, vienkārši bez nekādām kļūdām, viss smuki, vienkārši pilnībā perfekti salikās. Tā kā cerēšu šitā atkārto biķeniekos, tur ir ātri džeki, tur visi ir ātri, bet redzēsim, biķenieki ir tāda viltīga trase, bet ja piestrādā, tad visu ir izdarīt. Pēc intensīvās dienas Vilkiču trasē sportisti kāpa uz piedestālā ar patiesu prieku un gandarījumu. Pilnīgi negaidīti OC Racing komandu sagaidīja vēl kāds pārsteigums. Apkopojot punktus pēc fināla braucieniem, kļuva skaidrs, ka Marijans Bērskalns ir sasniedzis nepieciešamo punktu robežu, lai tiktu kronēts par crosscar mini klases 2025. gada čempionu jau priekšlaicīgi. Kad rezultāts kļuva skaidrs, emocijas pārņēma gan sportistu, gan visu komandu. Ceļo! Es negaidīju! Ko? Malas! Čau! Es ir ļoti labs. Jā.
posms Vilkiču trasē atstāja neaizmirstamas emocijas. Spraigas cīņas, adrenalīna pilnus apļus un pārsteigums līdz pat finiša līnijai un vēl pēc tās. Daži līderi varbūt jau ir redzami, bet cīņas par goda piedestālu vēl nav galā. Episkas cīņas un neaizmirstamas emocijas sezonas noslēguma posmā nakts rallycrossā. Tiekamies 13. septembrī Piternieku trasē. Gāzi grīdā! Go through the phase to get where we pray. We champion made, ain't nothing I changed. The streets that we paved, they throwing parades. Ay, nobody can hate on the road that I play. When everything's settled, let's see who remains. From dusk till dawn, from night till day. Ay, checking the game was never afraid. Just call on my name, they fall into place. The land of elite, the home of the brave. OC Racing. Davai, ja nesatiekās vairāk no veicās, ja? It's me, Mario! Tik, bļaļ, laikam iestumšanas vienā laikam normāli. Maziet!